Pagājušā gada 22. gada labākais darbinieks mums bija Matīs, pie kura arī ģimeni pielikām arī apmācīties. Un tagad ir sanācis tā, ka labākais ir izmācījis vēl vienu labāko. Viena lielākā daļa, kas nāk pieteikties darbā, viņi visu māku, visu grib darīt, bet rezultātā tā īsti nesanāk, bet ar ģimeni bija bišķiņ savādāk. Viņš it kā aprakstījis to savējo pieredzi, zināšanas bija, bet vārdos viņš tāds diezgan pieticīgs, bet bija gatavs visu mācīties, darīt. No paša sākuma viņš arī bija diezgan čakls cilvēks, un pat par to, ka viņam ir diezgan laba tehniskā pieredze, viņš visu ļoti ātri uzreiz jau apguva. Bieži vien arī viņa tā tehniskā zināšanas palīdz kaut kādas nestandarta situācijas atrisināt, kad ir kaut kādas ķibelītes gadījušās, tad viņš bieži vien uzreiz ātri var pateikt, ko jādara, lai to visu novērstu, un tas diezgan daudz mums palīdz. Parasti visus liekam pie pieredzējušākiem čaļiem apmācīties, ko mēs parasti darām kaut kādas apmēram 6-7 mašīnas kopā apstrādāt un saprast, kā to pareizi darīt. Un šis bija tas variants, jā, ka viena mašīna un otro mašīnu ar mazu pieskatīšanu viņš jau varēja pats darīt. Dimitriju mēs tā neviens viņu nesaucam, priekš mums viņš ir ģimka. Visi mēs viņu par ģimku. Bet ģimka tāds darba rūķis, man liekas, čaklākais no mums visiem. Es pat gribētu teikt, ka viņš ir ķerts. Ķerts, bet labā nozīmē. Ja viņa darbiem ir patiešām jāseko līdzi nevis kvalitātei, bet tam ātrumam, kādā viņš to dara. Un ne tikai ātri viņš dara, bet to arī kvalitatīvi dara. Tā kā ir parasti visi saka, ka ātrumu ar kvalitāti nevar savienot. Šis ir tas variants un tas pierādījums, ka to var izdarīt. Тому що це дуже тепла та приємна людина, з якою дуже приємно спілкуватися. Він дуже позитивний, дуже веселий, дуже гарний, працьовитий. Він дуже любить свою сім'ю, і він для своєї сім'ї найкращий. Скажімо так, що кожен з його друзів може сказати, що він готовий допомогти в будь-який час, в будь-який момент. 24/7 він готовий допомогти. І, напевно, його плюс і мінус – це те, що він не може відмовити. В будь-якій ситуації він не може сказати ні. Робота йому дуже подобається, це знаю. Я бачу, що він приходить, він від цього kaifuja, скажімо так. Ģim mums arī mācās latviešu valodu, un ir jau iemācījies vismaz šo pateikt kā saldējums. Saldējums un labrīt. Viņš jau pamazām arī sāk jau tādas frāzes saprast latviski, un ja mēs ar kolēģiem maliņā kaut ko latviski pajokojam, viņš jau saprot un jau arī pasmējās kopā ar mums. Ģimam novēlu nākamajā gadā nemainīties un turpināt visu iesākto, lai viņam viss izdodas. Рухатися в тому ж напрямку. Ми його завжди підтримаємо, ми його любимо. Він у нас найкращий, що ще сказати. Нам дуже повезло.